ceļu būvs gribu teikt, ka tā vienmēr ir bijusi, tā ir, turpina attīstīties un nākotnē būs. Gan ceļu būvniecība, gan ceļu remontēšana, gan jaunu inženieru būvju un inženieru tīklu izbūve ir mūsu nākotne Latvijas ekonomikai un tautsaimniecībai kopumā. Ceļu būvnieki var rēķināties ar stabilu darbu, konkurētspējīgu atalgojumu un sociālajām garantijām. Latvijā trūkst ceļu būvs speciālistu, tāpēc jaunie profesionāļi darbu var atrast ātri. Ceļu būvniecības uzņēmumi pastāvīgi meklē un piesaist jaunus darbiniekus. Uzņēmumi konkurē, lai noturētu savās rindās jauniešus, tāpēc viņi šajā procesā ir lielākie ieguvēji. Ceļu būves nozare piedāvā dažādas profesionālas izaugsmes iespējas visos līmeņos. Ja ir vēlme augt un skaidrs sasniedzamais mērķis, pie mums arī strādnieks, tehniķis vai būvtehnikas vadītājs pakāpeniski var kļūt par inženieri, vadīt būvniecības projektus vai kļūt par struktūrvienības vadītāju. Ceļu būvs uzņēmumi arī sadarbojas ar tehnikumiem un augstskolām, nodrošinot prakses iespējas jauniešiem. Tāpat arī citos veidos atbalsta mācību iestādes, padarot mācību procesu aizraujošāku, kā arī maksā jauniešiem stipendijas. Savukārt, ja vēlēsies apvienot studijas augstskolā ar pilna laika darbu ceļu būvē, var rēķināties ar vislielāko atbalstu un pretim nākšanu no darba devēja puses. Darbs ceļu būvniecībā vairs nav iedomājams bez mūsdienīgām tehnoloģijām un modernām būvmašīnām. Prasības ceļu būvniecībā ir tik augstas, ka tās var sasniegt izmantojot tikai jaunākās, precīzākās, cilvēkiem un videi draudzīgākās iekārtas un tehnoloģijas. Tā ir mūsu ikdiena. Iespējams, ir priekšstats, ka ceļa būvnieka ikdiena ir tikai un vienīgi saistīta ar ceļu. Nē, tā nav. Mūsu ikdiena ir saistīta arī ar lidlauku, specifisku militāru objektu, tramvaju un dzelzceļa sliežu ceļu, sacīkšu trašu, ostu infrastruktūras un citu inženieru būvju izbūvi. Katrs šāds īstenots objekts sniedz lielu gandarījumu. Man sauc Dāvids. Šodien ēnu dienā es ēnoju Oskaru. Apskatot lielo būvju objektu, man viss ļoti patīk. Nākotnē plānoju būt būvinženieris.